Ingūna Lubau, Bērnu Kliniskās Universitātes slimnīcas bērnu kardioloģe un Rīgas Stradiņu Universitātes asociētā profesore. Pateicoties tām mūsdienu tehnoloģijām, ķirurgu spējām daudz lietas izkoriģēt, un arī medikamenti, kas ļoti būtiski izmaina bērna stāvokli. Daudz kas ir mainījies, un pasaulē vairs nerunā par to, ka iedzimta sirdskaite ir neārstējama, ka tam bērnam būs daudz problēmas. Mūsdienās mēs saskaramies ar otru ļoti būtisku problēmu, kad bērni piedzimst ar veselu sirdi, bet šī sirds tiek dzīves laikā sabojāta. Un tur gan ir ļoti daudz, ko var darīt vecāki. Un tas pirmais jau, kad šim bērniņam ir jābūt plānotam, jo ir ļoti svarīgi, lai bērns piedzimst iznests, lai grūtniecības laikā sieviete nesmēķē, lai nav nekādas infekcijas, jo tie ir faktori, kas ietekmē sirds asinsvadu sieniņas, kur izpausmes būs šim bērniņam tikai tad, kad viņš būs pieaudzis. Tad svarīgi piedzimt laikā, ir svarīgi, kad bērns tiek barots ar mātes pienu, kad pēc iespējas vēlāk, tikai pēc pirmā dzīves gada, kad viņš saņem svešu olbaltumu, kam mamma, tētis nesmēķē mājās, kad bērns nav pasīvais smēķētājs, jo tas arī ietekmē asinsvadu sieniņas, un kad bērni jau no mazotnes tiek pieradināti fiziskajām aktivitātēm. Bērnam jau no 3 gadu vecuma stundu dienā ir jābūt ar fiziskajām aktivitātēm.